Tā, nu, ja godīgi, šis setups pašreiz pat īstenībā neizskatās ļoti labi. Šis izskatās pēc tāda profit-taking setup. Es ceru, ka man nebūs taisnība, bet es tūlītās pielīgu bišķiņu klāt visiem orderiem pie stopa uz 95. Un, respektīvi, es galīgi nebūtu izbrīnīts, ja viņš izdarītu šādu te. Nebūtu es izbrīnīts par to prikolu. Tas, kā tas volume profilos izskatās un ko viņš dara šeit, un kas notiek ar CVD. Tas diezgan klasisks setups. Es domāju, vai es gribu nosalot. Tas ir labākais jautājums. Vai es gribu nosalot? Mm. Tā, kas te notiek? Jā, nu šis jau arī tā diezgan jau sketčī izskatās. Jā, nu, um, baigais selling pressures, baigais selling pressures. Ja viņš salūzīs, tad būs squeeze, labs squeeze būs uz augšu. Ja viņš nesalūzīs, būs dirsā. Davai, es ieliekšu salā. Tā, jā, pašreiz tam stopam jāpaliek ir virs kāja, es domāju, var nedaudz mazāk. Var kaut kur šādi te viņš būtu. Vienkārši tāds mazs protections. Tāds mazs protections gadījumā, ja viņš darīs šo te. Nu, ne protections, bet mazs bonusiņš tomēr. Jo ieciklēties arī nav jēga, nu. Tikai uz bajiem. Jāmēģina ir kaut ko objektīvi tie dati izvērtēt. Ja viņš mauc tālāk, lai viņš mauc, nice, nu, lai šitās pozīcijas pelna piķi. Jā, un 700 zaļie, tas ir sūds. Pārdzīvosim. Tā, tūlītās arī pēc 7 minūtēm būs non-farm payrolls. Ziņas nāks ārā. Varbūt bišķiņ satrakosies kucīt. Piemetīsies mēnešu reizes. Kā nu redzēs? Divi varianti. Vai nu būs stops uz šīm pozīcijām, vai stops uz šo pozīciju. Vai arī uz abām. As fucking usual. Viens mazas kontrolas zonas, jā. Nu nav, es vienkārši sēžu un prātā varbūt tās stopu samazināt. Bet izskatās, ka nav jēga. Izskatās, ka nav jēga stopu samazināt. Vienkārši baigi pušo šobrīd seleri. Baigā agresija ir. Un, jā, es jau teicu, ja agresija salūzīs, tad būs skvīzs labs. Ja viņi nesalūzīs, tad game over. Priekš Bayeriem šodien es tā uzskatu. Šis tāds ļoti, ļoti aizdomīgs setups. Šitā izsola ir ļoti aizdomīga, un tas, kā viņš iet no viņas ārā, ļoti aizdomīgi. Ļoti, ļoti aizdomīgi. Bet cik tā aizdoma pastāv par to, ka viņš varētu nu, novelties vienkārši konkrēti lejā zem šīs izsoles apakšā. Uztaisīt tādu pārsteigumu. Šitas būtu tāds mini. Nu, vismaz patīkam. Vismaz patīkam.
Un ja viņš to izdarīs, ja viņš to izdarīs, viņš arī vēl, protams, var izdarīt arī šādi te. Arī nav izslēgts, jā. Savus prikolus izspēlēt, to arī jārēķinās. Bet galvenais ir tas, ja viņš izdarīs šo te, ja viņš to izdarīs, tad es šeit esmu viennozīmīgi pircējs. Es jau tagad to varu pateikt. Viennozīmīgi es esmu tur pircējs. Divas reizes nedomāšu. Tad es vēlreiz uzlādēšu pozīciju šeit. Pirmā, pirmais vājums, pirmā kaut kāda absorpcija. I'm in. Bet nu labi, nav jēga par to šobrīd bazarēt. To mēs vēl tikai redzēsim. Likās pūfo tieši pirms ziņām, ne? Likās pūfo. Tā, nu ko, tūlītās? Tūlītās būs. Game on, unemployment dati, non-farm payroll, viss tā tas smietīgā paieboķina. Let's see. 20 sekundes. 4, 3, 2, 1. Game on. Opā. Ok. Ok. Gandrīz izņēma ārā. Gandrīz man izņēma ārā no šitām arī pozīcijām. Vot tās būtu bijis žostkačs. Bām un bām. Nu, un ko tu tagad darīsi? Kas tad tagad būs? Tā man vajadzētu tur ielogoties iekšā. Nē, ok, nu šitas pagaidām izstās, jā, pēc skvīza, ņemot vērā to agresiju, kas te bija, tas izstās pēc skvīza. Es domāju, not coming back, ir ok. Ir ok. Jā, nu labi, nu neko. Viss, ko es varu darīt, ir norēģēt uz kaut kādiem datiem un mēģināt sagatavoties. Bayer uzvarēja. Vienkārši baigais te pressures bija. No šitā punkta šeit uz augšu. Agresija nenormālākā uz leju. Seller pušo, pušo, pušo. Nu, pasēdēt, pastīsies, ko viņš tagad darīs, bet, nu, izstās, jā, vāh, 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 vāh. Jau, bet šitas bija tuvu. What the fuck? Šitas bija tuvu. Nu, labi. Tas arī laikam viss. Tas ir laikam viss. Tiekam pār taču šitai kontrolas zonai. Pagaidām es esmu, protams, pateicīgs, ka es neesmu izņemts ārā. Un vēl jau, protams, visādi prikoli var būt, bet, nu, pašreiz izskatās, ka ja viņam vajadzētu tikt pāri, ja jau tad jau, un vajadzētu atzīmēt 4, 500, 4, 550. Šo te atzīmēsim. Tas varētu būt, ja viņš tiešām turpina, un ja viņš nenomirst, un ja viņš turpina. Tam vajadzētu būt tādam nākamajam loģiskiem stopam. Protams, ar kaut kādiem dipiņiem un korekcijām, bet nākamais loģiskais stops, jo ir bieza pozitīvās gammas siena šeit. Tātad dīleri mehāniski būs spiesti sākt celot futures, un te varētu, es pieļauju, ka te varētu izveidoties kaut kāds lielais nākamais fair value zona. Viņš te varētu būvēt atkal sideway un iestrēgt uz kaut kādu laiku pirms kaut kādiem tālākiem apsaidiem. Es tikai domāju arī, vai es gribu pielikt klāt take profitiem. Jāapstās informācija.
Jā, nu redzams ir, ka seleri mums ir šeit mēģinājuši kaut ko darīt. Šeit viņi ir mēģinājuši kaut ko darīt diezgan nopietni. Es tagad domāju, 310, lai būtu. Salikšu tulītās visus 310. Nu, viss 12,5K šeit tiek nogarantēti, un pašreiz pie tā arī paliekam. Un uz doto brīdi, jā, viss, ko varēju, to mēģināju izdarīt. Gribēju, ka labāk sanāca kā vienmēr. Fingers crossed. Būtu tiešām cerība, ka viņš aiziet tā kā tālu prom no šīs te izsoles. Te viss ir izdarīts un tik skvīzo augšā. Un tik turpina skvīzot augšā. Gribētos arī, protams, nepārāk ciešam būt. Tādam super ciešam negribētos būt. Nu, ja es uzlikšu kaut kur tagad te tos stopus, garantija, ka viņi būs paņemti, viņi palielinās. Kaut kādu tomēr telpu, kur viņam pālpot gribētos iedot, bet nu kas tā, ko tā telpa nozīmē pie šodienas zelta kustībām? No rīta $80 augšā līdz vakaram $100 lejā, pēc tam 50 augšā, 60 lejā, 120 augšā. Nu, tā kā tas neko tagad nenozīmē. Bet nu mēģināt viņam nepārāk tuvu līst klāt ar tiem stopiem. Un varbūt tās galu galā notiek brīnums. Un es izsekoju līdz pilnībā visai tai izsolē. Garantējot kaut kādu peļņu no tā visa, bet tāpat laikā atļaujot viņam elpot. Tas būtu tāda laba simbioze. Bet es tam neticu.